Es jāuzasina arī bišķi. Šitā man vectēvs iemācīja. No tēva laikiem, kā teica. Viņam jau jābūt ir resnākam, bet nolietojas. Bet man patīk tāds lietas, kas ir no tiem labiem laikiem. Te viena lieta ir, man ir kaziņas. Un man jādod zālīt. Viņa jau tu tajā aplokā, kur viņi ir tur, vai ne? Viņa jau nobradā. Viņa nē, kazas ir kazas. Kāzi, kā teica. un tad es pļauju klāt. Es jau neko nedarīju. Citādi. Un tagad arī, cik ir nedēļa, ka es izlaidu viņus ārā. Viņa jau gaida, kad es viņam nopļaus un es pieminēsīs klāt viņam. Tāpēc, kā pagājuši gadu, kazai ir ļoti laba atmiņa. Un ja pagājuši gadu es tā darīju, ārā saka, viņš, oi, mīlis kaziņš tur brēc un tā, ka izlaižu ārā. Un es ņēmu un pļāvu un es klāt, liku iekšā. Jā, viņš neēd. Viņš neēd to zāli, kas ir tur iekšā aug. Viņš gaida, kad es viņā pienesīs klāt. Izlutinā? Jā. Man jau šido, ka es Austrijā strādāju arī pie kazām 4 gadu. 100 kazas bija. Un viņš tev teica, tas saimnieks Hans, viņš saka, kazām, viņš saka, tu uz mani. Viņš saka, viņi tev tā, kā saka, ieliks kloķīt, ka teica, ka tu iedos pa daudz ēst. Viņš neēdīs, viņš vakarā nenāks, uz slaukšanu viņš nenāks, tas ir 100%. Iedos pa maz, vispār viņš aizskries prom. Es jau piešāvēs tagad sev tā. Nogūst, Nogūst ar. Tā bija, ka nogūst. Šitas ir. Kādreiz vecos laikos? Jā, viss tikai. Nē, mums bija visa lauksaimniecības tehnika, kas ir, mums bija zirga lietojam. Zirgs jūtas priekšā un pļaumašīna, arkls ir kūlīši, tas tā jau paps brūvēja alu. Viņš bija alus brūs, visā kolhozā, visā apkārtnē. Un tad zvejnieki te atbrauc. Ko? Kur brauc? Atbrauc pie Roberta ālu dzert. Jādzer āliši. Talkas, ka no tieg. Es tā sāku, parasti dižmēšu aplauku pļavās tur. To sauc par dižmēšu aplauku pļavām. Tur vienmēr kolhoznīgi pļauj. Un kas ir tuvāk jūrai, tā arī pa tiem upslīčiem tur pļauj zvejniki. Viņš aiznes to alspaiņu. Un tā jau ir cits prieks pļaut, ka tu ieraugi, ka otrā galā stāv kaut kā ālīši ar spaiņas. Slauktev pilna ar ālu. Tāpat tu arī. Te visi klāti un dod vaļā. Jā, es saku, pēc tam dižistabā mājā, tad ir Kriša savām bungām jau haidi, un Janjoni visu valca viola. Dzīteri spēlē forši. Dance līdz rītam kaut kā. Jā, tā. Tagad tā nenotiek. Tagad tā nevar tagad. Tagad jau, ka ja kaut kā tu sarunā vai ko te uzreiz prasa. Cik tu maksā? Tas tā kā tāds barteris bija, un zvejnieki saprat, viņi muzikanti, viņi neprasīja nekādu maksu, neko. Neko. Tad iedzer āliņu, paēd vakariņas, ka teica, tas bija tas. Es domāju, ka tas galvenais bija tā kopā būšana. Tas sajiets. Tas jau bija tas galvenais. Tas, ka tur tas āliņš, es domāju, ka tas bija. Šitas ir no Lazdām, es izlocīju šito siltumnīcu. No Lazdām izlocīju šito. Un apskaits jau 7 gadu. Kaziņās. Rasa, lāse, mētra.
Es Rīgā kā dzīvoju, man tie 20 gadi, man bija tā kā tāds, tā kā bišķi tāds murgs bija. Man nepatīk Rīga. Es esmu laukzēns, lauku puika, kā teica. Un man visu laiku te vilka apakaļ uz šī domā, bet māsa te dzīvoja, ko es te traucu. Tad viņa aizgāja prom, tad es varēju, kas saka. Paps bija viens no tie, viņš bija tāds zemkops, man nepatīk vārds zemnieks, tāpēc, ka tas, kāpēc sauc mūsu, teiksim, ministriju sauc par zemkopības ministriju. Kāpēc nesauc mūs par zemkopiem, par zemniekiem? Kas mēs nieki kaut kādā esam? O, tas man nepatīk. Mēs esam zemkopi. O, tas skan tā kā Austrijā, piemēram, viņi saka, Bauer, ja? Zemkops. Vai viņi priecājas par to, ka viņi nosauc zemkops, ja? Super. Jā, šitās arī tā resna. Viņi var iet jau sarkanajā grāmatā iekšā. Gobai tas ir diezgan pamatīgs resnums. Šitas ir jā, es domāju, jā, šitas ir. Te ir riņķīs 17 liepas, no kuriem palikuši ir 15. Šitā un šitā goba un tā lielā egle tur prom. Otra paps, kā atnāca, jā, un tā viņi te sastādīja. Tā viņš strādā Dundagas pilī pie barona. Jūs Vectēvs. 910. gadā barons iedeva šitās mājas, lai attīstītu zemkopību. Tā jau te riņķi jau vēl, ne jau viņam vienam, vēl jau tādiem deva. Jā, viņš atnāca uz šeien. Un tādā pa tu pirkšanu, kā otra paps teica, viņš saka, ko tu vācu baroniem daudz var ticēt. Un tā viņš lēnām viņu izpirka. Jā. Ar baļķiem, ar kas te, viņam viss iedeva, mēs, lai saimnieko, vai ne? Un, viņš diezgan labi, diezgan veiksmīgi. Tad paps jau bija beidzis lauksaimniecības skolu, jau bija tādā laikā jau. Un viņam bija, viņš ir dārznieks, bišnieks, viņš mācīja daudz, kā teica. Tad sanāk, ka tā māja tā arī visu laiku ir bijusi jūsu īpašumā kopš tā 1910. Jā. Tā ir mana putnu saimniecībā un viss tas un pīlītes, zosīši. Zoses tur ir vēl viens dīķis. Tas ir putnu dīķis, priekš putniem. Speciāli. Šitie jaunie putniņi, tās ir vecās un pīles kopā, jo viņas nevar laist kopā, tie divi gaļi baigi. Divi gaļi baigi strīdēs savai starpā. Ejam stalli iekšā. Man viens vēl smukāks. Es neteikšu, ka viņš ir smukāks, bet citādāks. Es jau saku visiem, ja mēs runājām par tiem migrantiem, tad man arī viens migrants. Melnais. Nāču, tūlīt es parādīšu. Vārds arī ir? Šitiem mazajiem, šitiem es nezinu. Tur mums papīros ir uzrakstīts. Redzi? Pilnīgi melns. Šitās ir sīrietis. Paņēmuši graudus, viņam baigi garšo. Nāču, nāc te augšā. Nē, reku te graudi. Kāp augšā? Ko tu tur slings esi? Kāp augšā. Forši. Labi, tev par to, ka tu uzkāp augšā, es tev iedošu. Bet ar raksturiņu. Jā, un galvenais jāuzmanās, ka viņš griež reiz to galvu kaut kā. Un, ir dažreiz, ka man aizķerās, viņš aizķerās ar to ragiem, man plecā kaut kur vai kā. Bet es jau veikalu zēns. Forši, tu esi. Forši, kas pa bārdu. Tu esi tagad pensionārs, ja? Jā. Tev ir pensija? Es aizbraucu uz to. Tur tausos, papīrs tur iesniedz, vai ne? 26 gadu pensija. 26 gadu darbstāžu man neiznāk, jo 10 gadu Austrija man neskaitās. Es saku, 70 būs, tad jau esi priecīgs. Nē, viņš saka, jums būs vairāk.
Es saku, cik? 84 eiro un 24 centimi. Au! Es saku, oi, kur labi, 84 eiro. Iedomājies. Šie visi tur smējās. Viņš ir pirmais cilvēks, kurš ir apmierināts. Ja nav vairāks, ko darīt? Nav tā pensija vairāk. Es tā. Un tas, ka es teikšu, ka tā pensija māsa man, kas man dos vairāk, nedos. Tur es uzskatu, ka, lai palīdz šitiem visiem invalīdiem un kas ir, un tiem tur dod, es tad izķeprošos kaut kā. Bēgļiem? Daudz bērnu ģimenēm, kas ir, daudz bērnu, kuri tiešām daudz, vai ne, stutēt viņus kaut kā atbalstīt. Es ar dēlu ir, ja gadījumā kas, tad es varu kādu aizņemos. Ja kas? Tādās. Bet ko tu domā par bēgļiem? Es nepaveltu tāpat. Nē. Es šo te, ka tomēr valstī ir jāatbalsta finansiāli. Es šī gadījumā piekrītu profesoram Taivānu, kā viņš pateica, vai ne? Ja tas turpināsies, tad tiešām pēc cikiem 10-20 gadiem, mēs esam pārāk maz valstiņi un pārāk maz iedzīvotāji. Labi, pieņemsim mēs vēl, un tālāk. To jau šitie 725, cik viņi tur ir, kas mums jāuzņem, nebūs. Tie nebūs pēdējie. Nebūs pēdējie. Būs vēl. Jā, bet tur jau ir runa par to, ka viņi integrēsies. Viņi mācīsies latviešu valodu, viņi apgūs kultūru, strādās. Es domāju, ka mums ir dzīves piemērs. Tie paši krievu tautības iedzīvotāji, kas 50 gadu laikā nav iemācījušies maizi viens otrs. Ir tā. Nevis viens otrs, bija daudz vēl tādu. Diezgan liels procents. Un kas negrib. Mēs, kā braucam uz Turciju vai uz tām zemēm, visam tur tiem Emirātiem, kur mums ir jādara tā, kā viņi. Visi priekš viņi tur Irānā, kā tur ir, teiksim, mūsu tas toreiz aizbrauc premjerministrs uz to Izraelu. Viņš tur liek cepuru, visu kaut ko to, kas ir tiem ebrejiem, vai ne? Kāpēc? Tu esi valsts prezidents. Tu esi aizbrauc. Tev nav. Vai tad viņš, kā atbrauc no turienes, mūs uzreiz pakļaujās tajā ticībā, tā kā mūsu paradumi, kādi mums ir, vai tad uzreiz tā notiekās? Taču nenotiekās. Tad, ja tie migranti atbrauc uz Eiropu, tad viņiem visiem tie jāņem nost galvassega. Te nestaigā galvassegām. Arī tu man gaidi. Nēsiet nosaluši. Siltu zupu jānāk paēst. Siltu, karstu. Zupiņa! Jā. Bet pagad, tad valsts laikā šeit sanāk tie friči, kas apkalpoja tos lielgabalus, te arī dzīvoja, ja? Viņi dzīvoja ierakumā. Šitie tikai tas majors, tas komandieris. Jūs tā kā lepojaties ar to, ka tie vācieši te dzīvojuši? Kā, viņi jau visur te bija tie vācieši. Ne jau tikai šitie bija. Mēs, kā spēlējām kariņus, tad tā jau bija. Kā, kas ies? Vajag divas puses vienā. Divas nometnes vajag. Krievu un vācieši. Kas ies vāciešos? Neviens jau negāja. Mums ir vēja. Tur, kur ir tas avots, vai ne? Aiza, melnā aiza. Mēs viņu iesauc par melno aizu. Mēs tur bērnībā spēlējuši. Tur iet tā divi lielie tie kalni šitā te, un tur iet taki, iet prom. Mēs tur spēlējām tos partizāņus. Un kurš vinnēja? Neatceros. Tas bija tik sen. Es domāju, vai tas mums tur bija tik galvenais, kas tur vinnēja. Protams, ka lielākie, ja mēs bija lielākie, tad lielākie vinnēja. Mums visu laiku nebija. Mums melnā aiza šitā. Pa šitiem kalniem mēs skraidījām. Kariņus spēlējām baigi. Tur jau tieši tai stūrī, tur vācieši jau ložmetēji likst bija. Tur ir vēl tagad, tur var visu redzēt. Tie ik pa 20 metriem viņiem ir ložmetēji, balsts ložmetēji stāvēs. Tad vispār tā nocietinājuma līnija ir baigā bijusi. Man tā vēsturistā interese, visi tie militāri atbišķi, un tā es tās zinu ļoti. Tā kā bija izsūtīšanas gadi, tad piemēram, tas pat 49. gads, kā tas pārgāja pāri šai saimniecībai? Pārgāja pāri, papsigāja mežā. Brīdināja. Mūs neizņēma, bet kaimiņš tur izved, jā, bet arī ne jau. Viņi neticēja tad, ka tas varētu viņiem kaut kā draudēt, vai tas būs tā bīstami? Atkal te jau ir tas latviešu tas ticība, arī. Es taču neko neesmu izdarījis viņiem. Vispār tā kā paps man stāstīja. 39. gadā pirmās Krievu tās bāzes
un pirmā bāze bija Pitragā. Un 40. gadā, kad tas sākās tas okupācijas laiks, tiešām tas baigais gads, tad vien rīt, vasaras rīts, tas bija māja aplenkt. Viens muļķīts, puļķīts stāv pie akas, viens pie vārtiem kaut ko, viņš kā 5, 6, 7 aplenkuši. Paps teica, pirmo reizi viņš redzēja tādu Krievu armiju zaldāt, čurka kaut kāds mellais, ja? un ar tām lupatām aptīts kājas. To otru paps man ar to stāstīja. Viņš saka, šī tāda armija, viņš saka, kas tie pa karotājiem? Jā, otru paps teica, kas tad tie pa karotājiem? Tie taču tālu neaizies. Līdz tādam 80, paps jau nomira 89. gadā jau. Līdz tam pat mēs nezinājām, kur bija mūsu robeža, kur piederēt. Mums jau viss šitas te arī tur līdz mežam, tas bija viss mums. Bet tagad jau sadalījāmies pa brāļiem, pa māsām un katram pa bišķi ir. Ir jau kas pārdot. Es esmu pret to, lai varbūt kā grūti ir. Ieķīlāt tas varbūt cits kaut kas, bet tā, es tev samaksāšu tur 100 eiro pa hektaru un davai. Pārdot. Un tad, kur mēs satiksimies, mūsu ģimene, teiksim, mana ģimene, mēs visi, kas esam, kur mēs atradīsim tādu citu vietu? Nav citu. Tie ir tikai Silkalē. Viss. Pārdosiet. Cik tā naudiņa būs jums? Gadu, 2. Jūs iztērēsiet. Bet tā ir vērtība mūžīgi. Katru gadu es iesēju savu saknīti, savu gurķīti, savu tomātiņu, savu sīpoliņu, un man ir savu oliņu, un man ir savu gaļiņu, un es dzīvoju tajā trusīšu, un viss kaut kas man ir. Tā kā pārdos viss. Tad, kur tad to naudu ņems? Lai iztikt. Pēc tam arī jādzīvo. Ir cilvēki, kas ir tie, kā es teicu, kas grib braukt uz mēnesi, pasūtījuši biļeti, tā ir cita lieta. Bet tur vajag 2 miljoni. 2 miljoni diez vai maksās par tādām mājām. Nemaksās. Tēva mājas ir tēva mājas. Tas ir, ar to viss ir pateikts. No otras pusē tā paklausās, kā piemēram tas Rungains vai ne, tas investīcija eksperts vai ne. Es ar viņam nepiekrītu, ka tikai viss tagad viss tā infrastruktūra, viss tikai būs Rīgā un tie lauki. Bet man liekas, nevis man liekas, bet tā bija Ulmaņa laikos, ka Kāls Ulmāns, kā lauki bija tie, kas pabaro pilsētu. Kur tā mēs ņemsim no kurienes no Amerikas, tur tos čipsus ēdīsim, vai tos kāds tur visādāks, tos Coca-Colas, Pepsi-Colas indēsimies nost, kas ir priekš, kas saka, vēdera zālka vai rokas, lai nomazgātu labāk. Man izliekas, ka mēs vienkārši mēs tagad plivinājāmies. Un mēs paši nezinām, kas būs. Vienkārši, labi, tagad ir Kučinskas kungs pie varas, pirms tam bija citi tur, pirms tam bija Repše, nekas jau. Mēs tikai, teiksim, čīkstam, paši viņi tur sik. Tagad, piemēram, man nepatīk tas jautājums, vai ne visu laiku pa tiem ceļiem, pa to ceļu fondu, un visu laiku pārmet Repšam, viņš tur ir nolikvidējis to ceļu fondu. Bet kas jums liek atjaunot to ceļu fondu? Mēs dzird jau, vismaz 5 gadus es dzirdu, ka runā par to. Vismaz 5 gadi runā, un ir tas Andris Bērziņš, kurš nav prezidents, kas bija ministra prezidents bijušais, vai ne, kur viņš visu laiku pārmet, vai ne. Viņš tagad ir ceļu fonda direktors, kas viņš tur ir, vai ne. Viņš saka, tur var Repšs vainīgs. Labi, viņš ir vainīgs. Labi, viss punkts. Tad ņem un dibi. Kas jums liek to darīt? Iedomājies, man arī mašīnīt, man ir mazā mašīnīt, man jāmaksā par ceļu nodoklis. Tagad bija 97 eiro. Joha, man ir 1,3 dzinēja mašīna. Tas ir ārprāt. Joha, tāda nauda. Un kā tie ceļi ir? Ir tik tā ielaists, viss baigi ir ielaists kaut kur tā, ka mēs esam tādā ķezā, ka mēs paši nezinām. Viņi arī tur nezina. Un tā mēs tā peldam līdz tai straumē. Kā būs, tā būs. Es domāju, ka tā tagad ir. Jā, bet tev nešķiet tā jocīgi, ka visi šitie te kritizētāji, kas atkārto vārds vārdā to, ko mēs esam ķezā, mēs esam visu kaut kur citur, vai ne? Ka viņi tikai to kritizē, viņi konstatē faktu, un tad, kad viņiem uzprasa, ko vajadzētu darīt, tad viņi var atbildēt. Jā. Tavā gadījumā jāatbild, ko vajadzētu. Nav, tur jau ir tas, bet es domāju, ka jānāk ir vispār jauniem cilvēkiem pie teikšanas un
nebaidīties par to, ka viņš tur ir jauns, ka viņš tur var izdarīt kaut kādu kļūdas. Tad, ja mēs skatāmies no šitās tāda skatu, ja, tad es, teiksim, visi šitie, kas ir pie varas bijuši sākot ar no 91. gada, tad viņi tik daudz kļūdas iztaisījuši, lai Dievs nedod, kā teica. Nu, lai viņi nesaka, ka viņi visi darījuši pareizi. Ja viņi būtu visi darījuši pareizi, tas atkal ir kritika, var jau teikt, vai tu tikai kritizē. Labs, kas ir, labi, parunāsim, kas ir labs, ka tas ir, mums ir karoks, ka mums ir Latvija, brīva Latvija. Nu, cik viņi ir brīvi, tā, jādomā, akal ir. Jā. Kur bija te jau ir daudz tādi jautājumi, ko, man liekas, nu, varbūt arī darbības rezultātā, kas notika 91. gadā, kad okupācija armija gāja ārā tā un tā tālāk. Kāpēc, piemēram, ir jautājums, kāpēc palika tie krievu ģenerāļi un krievu pulkoši palika te? Kāpēc viņi uzreiz demisionējās un viss palika? Aizgāja zaldāt, bet tie neaizgāja. Kāpēc? Šitas te Dinēvičs Jānis, kas tieši nodarbojas ar to lietu, viņš bija tas komisijas vadītājs, kas krievu armija, ka tur vietā ārā. Kāpēc? Viņš saka, mēs tur lielu darbu izdarījām. Jā, viņi izdarīja lielu darbu, bet ne līdz galam. Darbs ir neizdarīts līdz galam. Un viņam par to jāatbild. Viņš parakstījās tur. Bet kā nu bija, tā nu bija. Nu, tā teiksim par to brīvību ar. Nu, vai tad es arī, kā es saku, esi gājis, kā bija barikādēs un pirms tam un visos tajos mītiņos ar kopā, kas saka, Arkādija parkā un arī toreiz Meža parkā, kur mūs filmēja čeki, ka teica, kas viss bija. Bet tā doma toreiz bija pilnīgi cits. Tā doma bija svēta toreiz. Vai tu tici tam, ka šī te valdība ir spējīga aizstāvēt, nu, teiksim, mūsu ekonomisko patriotismu? Šorīt es dzirdu, Kerijs grib neapmierināts ar to, par Kukučins, ka tur nav reformas, ka tur, vai ne, ka jāņem viņš nost. Kāpēc jāņem nost? Ļaujiet reformas taisīt. Cik viņi nost? Belēvičs, kā tas veselības ministrs. Vai tā viņam kāds kaut ko ļauj taisīt? Visu laiku piegriež. Pirmais jau, es domāju, ka piemērs bija ļoti labs. Toreiz, kā izglītības ministrs bija Ķīlis. Gribēja taisīt, teiksim, reformas. Nu, cik tālu viņš tik, viņi pataisīja gandrīz pa muļķi. Nu, te mums ir tas. Te ir atbilde. Es nezinu, vai tur vajag tiešām tad ir ļoti spēcīgiem grupai kaut kā cilvēkiem iet pie varas un jā, nu, pusi jāsēž, jāliek cietumā, nu, neko nevar darīt. Nu, tā ir, nu. Tas, ka tur tagad norotēs, tur tos visus tos, tas taču neko nedos. Nu, viņi var pateikt, pierādīts nekas nav. Kāpēc man uzskata to un to cilvēku, es nesaukšu vārdā, to cilvēku tagad uzskata, ka viņš ir zadzis. Viņš saka, es neesmu zadzis. Reku viens it kā, cik mēs varam, es jau nesaku, ja runa iet pa Vaškeviču, ja? Nu, viņš jau var nav, viņš jau saka, viņš tikai labi Latvijas labai darīs, vai ne? Bet nezinu, kāpēc viņš tik ilgu laiku var dzīvot, teiksim, Austrijā pa slimnīcām, pa sanatoru, pa kurortiem, vai ne? Es ļoti labi zinu, ka tur ļoti dārgi maksā viss tās uzturēšanās. Ļoti dārgi. Nu tad, kur tā viņš ņem to naudu? Tad no turienes krīt no augšas. Lai visiem mums tā kristu. Tā, bet smagi, un ja kaut kāda reforma grib iztaisīt, tad ir jānāk kaut kam jaunam. Un tagad pa kaimiņu, es nezinu, es neuzskatu, ka viņš ir kaut kāds muļķīts. Nu, nav tā. Savu domu viņam ir pareizi, viņam ir tas, ka viņš var būt dīvainīts, kaut kāds ir, vai ne, ka viņš ar to aparātu iet, bet varbūt arī to vajag. Kā tam mēs, lai tiek pie to patiesību? Es domāju, ka nē, ka viņš nav tāds nemaz tik naivuls. Nu, tagad viņš tur bišķi apberzās tajā tur saimā. Bet visu laiku, ko deputāts saka, man tas man vienmēr ir galvā. Mēs strādājam 24 stundas diennaktī. Ko jūs darat 24 stundas diennaktī? Ko jūs darat 24 stundas diennaktī? Kā jums pat nav, tā kā Āboltiņš saka, vai ne?
Jā, redziet, tāpēc jau vajag paši, autobāsu vajag deputātiem vai ne, kā viņiem citādi pašiem jābrauc ar mašīnu, ka viņi tai satiksmes negadījumā iekļuva, vai ne? Redz, kā notiekās. Tad, ja tu brauc pa ielu, tad brauc jau kādi. Un ja tu brauc valsts darīšanās, tad tev ir mašīna ņem. Kāpēc tu brauc ar savu privāto mašīnu? Tad iznāk tā, kā mūsējie deputāti nemāk izmantot savus pilnvars, teiksim, ja? Ja tev ir iedot mašīna, tu paņem no autobāzes, no sējums autobāzes sējums, tad brauc ar to mašīnu pa valsts darīšanām, bet ne privātiem atkal kā, bet mums jau ātri atkal uzreiz. Man ir mašīna, es aizbraucu tur uz savu sakņu dārzu, uz to. Jā, tā ir, Viņiem ir sakņu dārs. Es nezinu, vai uz laukiem vai kur pie radiem draugiem vai ne. Es tā, kā vienkārši tā piemēram. Bet tā viņš ir, Man patīk tie vārdi, ko teica Weinberga, vai ne, Latvijas Zviedrijas. Teica, ka nākošās vēlēšanās, nebalsojiet par tiem pirmajiem 10. Vai ne? Balsojiet no otrā galva, ņem tos pēdējos 10 sasvītrojiet, vai ne? Un viss būs kārtībā. Vai ne? Tad tie vecie visi būs ārā. Jānāk jauniem. Bet es domāju, ka būs. Ir jābūt jauniem. Cauri.